Un tagad ieelpo un izelpo, dziļi ieelpa. Un tāda atbrīvojuša elpa caur muti, vienkārši saslēdzies savu ķermeni, esi šeit un tagad, tu esi šeit drošībā, savienojies savu augstāko es. Lai šajā procesā klātesamas ir tikai 100% gaismas un mīlestības būtnes, tavi gidi pavadoņi, liktenis pavadoņi. Un vēlreiz ieelpo un izelpo. Esi šeit un tagad savā ķermenī, tu esi drošībā. Ļoti labi. Sajūt savu ķermeni, lai augstākais es šajā procesā tev parāda, tev harmoniskā veidā to, kas tev šodien jāsaprot. Lai tev nāk atziņas un atklāsmes par attiecībām ar tēti. Tad iedomājies, ka tu esi pie jūras, kur tu staigā. Tāda mierīga, rāma jūra. Ūdens kā tāds spogulis, kurā atspīd saule. Tu vienkārši staigā gar šo jūru. Sajūt, kā pēdas pieskarās smiltīm. Vienkārši esi, ļauj sev būt. Tu vari būt tu pati, šī ir droša telpa. Ļoti labi. Liek, tu virzies uz priekšu, pastaigājies. Tev tālumā sāk nākt pretī mazā meitenīte. Tava mazā versija. Atceries sev bērnībā, kā tu izskatījies, kāda tu esi, kāda šī mazā meitenīte nāk tev pretī. Paskaties, kā viņa jūtās, kā viņa šobrīd jūtās. Ļauj, lai viņa tagad parāda to stāvokli, kas viņai ir saistībā ar tēti, ar viņas tēti, ar viņas bioloģisko tēti. Lai viņa parāda, kā viņa jūtās par to. Paskaties, ko viņa tev translē, ko viņa tev saka, piefiksē to, kādas ir tās sajūtas. Tad pastiprini sevi šo sajūtu. Lai arī kas tas būtu, varbūt tas ir tukšums. Varbūt tu nezini savu tēti. Varbūt tu nemaz nezini, kā viņš izskatās vai kur viņš ir bijis. Ir kaut kāda noslēpuma nezināmais. Vienkārši esi. Kaut vai arī liekas ir vienaldzība, varbūt vienalga. Jebkas, jebkura sajūta, tavs stāvoklis ir sajūta. Ļauj tam notikt, ļauj tagad tam būt. Un tagad ļauj, lai šajā telpā parādās tētis. Ja tu nezini, kā viņš izskatās, vai kāds viņš bija, tu neatceries, ļauj, lai šis tēls ienāk, kā tas, kas tev nāk, vīrišķais tēls tavā dzīvē. Varbūt tas nāk ar kādiem citiem partneriem, vai paskaties, kāds tas vīrišķais tēls atnāk. Un tas simbolizē tavu tēti, attieksmi un saistību ar tavu tēti. Ļoti labi paskaties savas sajūtas šobrīd ķermenī. Ko tu jūti? Kas notiek tevī? Ko tev nozīmē vārds tētis? Ko viņš tavā prātā nozīmē? Kas tev nāk? Ir nedroši, ir bailīgi, ir neizpratne, ir vienaldzība, ir dusmas, aizvainojums. Paskaties, kas tur nāk. Jebkas, kas nāk, ir ok. Ļaujies tam. Ļaujies tai sajūtai, esi šajā sajūtā, piefiksē. Kas tavā dzīvē ir vīrišķais? Ko tas tev nozīmē? Vai vispār viņam vieta būt? Paskaties, kā ir tagad. Ko vēl tā mazā meitenīte tev saka, lai viņa tev palīdz? Lai viņa tev palīdz atrast īsto sajūtu. Sajūtu virknējumu. Ļoti labi. Tad, kad tu esi sapratusi jau šo sajūtu sevī, piefiksē to, skaties un pastiprini to. Pastiprini šo sajūtu, kas tevī ceļās. Ja nāk raudiens, raudi. Ja nāk dusmas, dusmojies.
Paskaties, uzdot jautājumu zemapziņai, kā man atbrīvot šo sajūtu no sava ķermeņa, kā es to varu atbrīvot, kas ir vislabākais veids priekš manis, lai es atbrīvotu šo sajūtu. Un to arī izdarīt. Jebkuru sajūtu, kā viņa grib izpausties, ļauj viņai izpausties. Ja tev gribas kliegt, ja gribas raudāt, raudi. Gribas sist pa kājām, pa gultu, tad dari to tagad. Ļauj šai sajūtai iznākt ārā. Ļauj viņai iznākt. Ļoti labi. Ļauj tai sajūtai nākt ārā. Nav pareizi, nepareizi, vienkārši tā, kā ir tev. Ļauj tai nākt ārā. Jebkas, kas nāk, jebkādā veidā, kā nāk. Ja tev gribas viņu apmētāt ar tomātiem, apmētā ar tomātiem, kā tev nāk, izpaud šo sajūtu, izpaud pretenziju, izpaud šo programmu ārā. Izsaki to ārā. Ļoti labi, ļoti labi. Paskaties iekšējus lēmumus, kādus lēmumus tu esi pieņēmusi par vīriešiem. Kā tu saprati, ka vīrieši varbūt nav derīgi tavā dzīvē? Paskaties, kādi vārdi tevī nāk par vīriešiem, par vīrišķo spēku tavā dzīvē. Kādus lēmumus tu pieņēmi savā dzīvē? Kādai tev bija jākļūst, lai pielāgotos? Kādai tev bija jākļūst, ka tēva tēls ir tāds, kāds viņš ir bijis? Kādai tev kā sievietei bija jākļūst? Paskaties, sajūti. Kādi lēmumi tevī ienāca, lai izkristalizējas tavā prātā? Kādai tev kā sievietei bija jābūt? Kādai tev bija jākļūst, lai tu spētu izdzīvot un iederēties šajā pasaulē? Ļoti labi. Nosauc to skaļi, atzīsti to sevī, ka tu pieņēmi šādu lēmumu. Atzīsti to sevī. Ļoti labi. Izpaud to sajūtu līdz galam, kamēr viņi nomierinās. Pilnīgi tā kā izšķīsti tajā sajūtā, beidzies tajā sajūtā. Ļauj viņai notikt, ļauj viņai justies. Ļoti labi. Tagad izsaka tādu piedošanu pati sev. Samīļo pati sevi. Samīļo to mazo meitenīti. Piedod sev, ka tu nesus to līdzi. Tu vienkārši nevarēji savādāk. Tu nezināji, kas ir vīrišķais spēks. Piedod sev, ka tu to ielaidi savā ķermenī. Jo tas vienkārši bija veids, kā tu varēji izdzīvot. Tas bija veids, kā tu varēji būt. Tev bija jākļūst stiprākai. Tikai tāpēc, ka tev bija jāizdzīvo, ieraugi to, pamani to. Piedod sev par to, ka tas bija jānes tev tik ilgi līdzi. Šodien tu vari to atbrīvot. Ieraugi, ka tā ir tava pieredze. Tā ir tava pieredze, kuru tu ieguvi, paskaties, kādu mācību tu esi ieguvusi šajā procesā. Pasaki paldies tētim, jo bez viņa tu nebūtu šajā pasaulē. Paldies, ka tētis ir daļa no tevis. Pasaki viņam paldies, ka tu vari šeit un piedzīvot savu dzīvi. Un sajūti, kas ir tas vīrišķais spēks, ko tu vari sev likt iekšā. Kas ir tas jaunais, kā tā mazā meitnīte tagad jūtās. Tētis veids tādas izvēles, kādas viņš spēja vislabāk.
Kā tu tagad vari veidot, kas ir vīrišķais? Tad iedomājies, ka tagad, ja tas ir tavs tētis, lai tas tavs tētis, vai iedomājies, ka tas ir kāds vīrišķs tēls, kas tevī ir labs tēls. Varbūt tas ir kā tāds dieva rokas, vai tas ir tēta rokas, tēta klēpis, kas tev vislabāk šobrīd nāk. Iedomājies, ka tagad tu esi šajās vīrišķajās rokās kā mazulīts tikko piedzimis zīdēnīts. Tu kā zīdēnīts, iedomājies, ka pirmais, kas tevi paņem no mammas klēpja, ir vīrišķais spēks. Tētis, dievs, jebkas, kas tev nāk kā tēls. Viņš tevi droši tur savās rokās. Iedomājies, ka šīs rokas tevi tik ļoti samīļo. Viņas tevi tur. Viņas tevi tur. Tieši tevi. Un tas tētis uz tevi skatās ar mīlestības pilnām acīm. Mīļo meitiņu, tu esi piedzimusi. Tu esi absolūti brīnišķīga. Kā es tevi gaidīju? Kā es tevi gaidīju? Tu esi tik svarīga manā dzīvē. Tu esi vērtīga, tu esi mīlēta, tu esi sadzirdēta. Tu esi drošībā. Tu vari paļauties un uzticēties. Es tevi turu, es tevi sargāju. Tev viss šajā dzīvē būs. Tu peldēsies pārpilnībā. Tu esi manā drošībā, manā azotē. Tu esi fantastiska dvēsele. Paldies Tev, ka Tu esi manā dzīvē. Sajūti to katrā savā šūnā, visā savā ķermenī. Raudi, ja vēlies. Saņem to, Tu esi pelnījusi saņemt. Tu esi pelnījusi tikt mīlēta. Tu esi pelnījusi būt drošībā un paļauties uz vīrišķo spēku. Tu tagad drīksti atlaist. Tu tagad drīksti būt sievišķīga sieviete. Tu drīksti arī atpūsties. Tu drīksti dot sev. Man ierauga, cik svarīgs ir vīrišķais spēks. Visums ir vīrišķis. Viss, kas ir tavā dzīvē, ir pateicoties vīrišķiem spēkam. Paldies, paldies vīrišķajam. Sajūti katrā savā ķermeņa šūnā. Šīs spēcīgās rokas, kas ir kā balsts, ka tu kā mazs zīdēnītis tevi tur rokās. Tev ir silta, labi, tu esi pēdus, tev ir pilnīga labsajūta. Tu esi pelnījusi būt pārpilnībā. Tu drīksti ļauties, tu drīksti atslābt. Tu drīksti vienkārši būt tieši tāda, kāda tu esi savā sievišķībā, savā potenciālā. Sajūti to. Un iedomājies, ka tagad tu pienāc pati klāt tām vīrišķajām rokām un paņem to mazulīti savās rokās. Samīļo arī to cieši klāt. To mazo zīdēnīti, mazo bērniņu, mazo sevi. Iedomājies, kā jūs saplūstat vienā veselā. Tas mazais zīdēnis, kas jūtas tik droši un pilnīgā komfortā un labsajūtā un uzticās un paļaujās dzīvei. Iedomājies, ka tas ieplūst tevī kā tāds gēns, kā tāds kods tevī, un tas ir tevī. Tā esi tu, mīļā, tā esi tu. Sajūti, kā pilnīgi tas kods izšaujās pa visiem teviem sistēmu, pa asinsriti, viņš pilnīgi izskrien cauri visam tavam ķermenim. Un tu esi sadziedāta. Tu esi mīlēta. Tu tagad vari ļauties un būt. Ieraug, kā tā lielā sieviete tagad vēlas iet dzīvē. Kā viņa redz vīrišķo. Kādēļ tas ir nozīmīgs? Ko tas var sniegt?
un ieraugi, kā tas sievišķais un vīrišķais, kā tādas divas liesmas, kuras miedarbojās viena ar otru. Tā liesma nevar pastāvēt viena pati. Tikai tad, kad tu esi kā sievišķā un vīrišķais, kurš ienāk tevi atbalstīt un ir drošība, jūs abi kopā miedarbojaties. Tādēļ visa cieņa vīrišķajam, tas ir absolūti svarīgs un nepieciešams. Tavā dzīvē ieraugi to, sajūti to. Pateicība vīrišķajam. Pasaki paldies vīrišķajam tētim. Paldies, ka viņš ir tavā dzīvē, ka viņš tevi radīja šeit. Palaid, lai viņš vienkārši iet. Sajūti sevi tādā lielā visumā, kurā tu esi kā viens vesels. Tagad tu esi viens vesels. Tu esi pilnīga kā tāda sēkla, kur ir pati pilnība, kura nav apšaubāma. Tu esi pati pilnība. Tu esi pati pilnība. Tu tagad esi vesela. Sajūti to. Pasaki paldies sev. Paldies augstākajiem spēkiem. Paldies vīrišķai visuma enerģijai un zemes mātes enerģijai. Paldies sev, mammai, tētim un dzimtai. Paldies, ka tu šeit esi un vari iziet šo pieredzi. Sajūti pateicību visā savā ķermenī. Pateicīga, pateicīga, pateicīga. Esi šajā stāvoklī tik ilgi, cik tev nepieciešams, kad esi gatava vienkārši sajūt savu ķermeni un atgriezies pamazām šeit. Tev jau izdodas.